tiekamies restorānā Rīgas atslēga, kurš arī zināmā mērā ir viens no maniem tādiem aktīvās dzīves sastāvdaļām, jo šeit nodarbojos ar dažādu PR aktivitāšu veidošana, bet tas vairāk kā tāds darbs, kurš ir kā darbs, bet ja mēs runājam par tām radošajām lietām, tad joprojām ļoti aktīvi mācos būt par fotogrāfu, tā to var teikt, jo tur jau tur kā mežā, jo dziļāk, jau vairāk malkas. Un patiesībā šī visa sakarā es beidzot esmu ar cilvēku netiešu palīdzību atradis sev formulējumu, jo parasti kā dalās cilvēki, viņi dalās amatieros un profesionāļos. Un pavisam nesen kādā no sociālajiem tīkliem es netīšām uzdūros kādai diskusijai, kur it kā viens profesionālis ļoti bruka virsū it kā kaut kādiem amatieriem par to, ka tie tur kaut kā viņi tā nokritizējuši. Un fantastiski bija tas, ka šajā diskusijā pēc tam iejaucās viens cilvēks, kurš teica, viņš saka, jā, jūs te amatieri, profesionāli, viņš saka, bet man grūti šiem terminiem piekrist, jo es esmu amatnieks, jo es ar to pelnu savu iztiku. Un patiesībā man ļoti iepatikā šis termins, un es patiesībā arī sevi, ja mēs runājam par fotografēšanu, tad šobrīd cenšos pozicionēt kā fotogrāfs amatnieks. Tas nozīmē to, ka daru daudzas lietas, kas saistās ar kaut kādiem konkrētiem pasūtījumiem, bet tikpat daudz lietas arī daru, kas saistās ar kaut kādu sirdsprieku, ar darbu radīšanu priekš sevis. Un kā lielais vaļasprieks savukārt jau kādus gadus 3 man atkal ir mūzika un muzicēšana, kas dotajā brīdī ir jau summējies 8 ierakstītās dziesmās 3 gadu laikā. Jau kādos laikam arī tiešām arī 8 nospēlētos koncertos. Bet tas ir hobijs, jo tur, ņemot vērā tās visas produkšana izmaksas un tos ieguldījumus, kas ir jāveic, tur, protams, par kaut kādu komerciāli virzītu darbību vispār nevar būt runas, jo izdevumi ir krietni lielāki nekā ieņēmumi, un patiesībā ieņēmumi šajā gadījumā tas nav absolūti primārais. Primārais ir būt šajā kustībā, būt radoši aktīvam un patiesībā darīt to, kas man tiešām ļoti patīk. Kāda ir tava jaunākā kompozīcija? Pats jaunākais, kas šobrīd ir ierakstīts un arī pēdējo nedēļu laikā nonācis līdz radiostacijām, vai vismaz līdz tai stadijai, kad šīs radiostacijas apspriež, spēlēs, nespēlēs, ir dziesma ar diezgan tādu savdabīgu un līdz šim, man liekas, nekad nebijušu nosaukumu, proti Prāts ar mežģīnēm. Tas ir tāds manis paša, zinām mērā, izfunktierēts termins, kurš raksturo cilvēku būtību, kad viņam pavasarī ir putni galvā un tauriņu vēderā apmēram tā. Tad vēl papildus visam klāt, tas tā sasumēties, var teikt, viņam prāts ir ar mežģīnēm. Tur nav nekas sapnies, vienkārši viss ir tā kruzveļaini un mazliet sapņaini un romantiski un tā. Kādā radās tieši tā dziesma no sadzīves, kas lietas, vai tas tā bija sēdēts, domāts? Zini, ar to dziesmu radīšanu ir tā, ka muziku es pats nerakstu. Muziku es pasūtu citiem autoriem. Šajā gadījumā attiecībā uz dziesmu Prāts ar mežģīnēm dziesmas autori ir mūzikas autori Ilze Kalve. Tad es uz sevīm atstāju šos tekstus. Protams, es arī neesmu dzejnieks pēc definīcijas. Es mēģinu uz šīs autora piedāvātās melodijas uzlikt fonētisku tekstu, fonētiski labskanīgu tekstu ar domu, un patiesībā, sākot to dziesmu rakstīt, tu jau nekad nezini, par ko viņa patiesībā būs, jo tas nav tā. Es tagad rakstīšu dzejoli par, nezinu, par
par dakšiem. Man tā nav. Es drīzāk sēžu kaut ko tā pamēģinu, šitā, tad kaut kādas frāzes, kas it kā labi guļās un labi skan. Tad tās frāzes sapaudzēja ar kaut kādu domu. Patiesībā tā tāda mazliet tāda puzles likšana patiesībā. Tas saliec tur un tad beigās sanāk un tad parāda kaut kādiem dombiedriem. Tad kādreiz viss pasaka, tad tu ko šito nekam rādīt nevar. Citreiz atkal saka, tur beidzot tev kaut kas labs ir sanācis. Tāda sauksim to tāda radoša ņemšanās, kas nav pozicionēta uz to, ka tagad tam visiem ir jāpatīk. Absolūti nē. Tā nav tāda pārliecības paušana, ka, ja jums šitas nepatīk, jūs esat galīgākie. Gluži pretēji, es domāju, ka tas ir tāds, sevis piepildījuma meklējums. Un tas tiek darīts žanrā, kurš man pašam it kā ir ļoti pieņemams. Tā ir, teiksim, popmūzika, ja, kas ir tāds stipri plašs jēdziens, bet tā pašā laikā, es šo savu segmentu šobrīd definēju kā romantiska popmūzika pieaugušiem cilvēkiem. Vai arī ar šo un iepriekšējām kompozīcijām ir gaidāmi jūs pavasarī kādi koncerti? Ar tiem koncertiem es jau teicu, ka viņi ir sākušies un ir arī pavadošais sastāvs, kas ar manī kopā šajos koncertos startē. Ir patiesībā no vienas puses, var teikt, maz vietu, kur spēlēt, jo ļoti daudz klubi, viņi tomēr ir tendēti uz gados ļoti jauniem cilvēkiem, teiksim. Tas ir uz 11-niekiem, uz plus mīnus 20, teiksim, tā, ja. Un tad patiesībā tas repertuārs, ko izpildu es īsti nav viņiem, to es apzinos, ja. Tas ir, tā mana auditorija ir 30-40 gadnieki, kas tajos laikos, kad ļoti aktīvi bija Simtā debīta, tajos laikos arī viņi bija aktīvi. Viņi šobrīd ir izauguši par muziku, īpaši neinteresējās, bet ļoti labprāt ar ģimeni atnāk uz savas pilsētas svētkiem vasarā, kur viss ir no domes uzsaukt skatuvi par brīvu, viņi tur iedz ar alu, apēd desu, pastaigājas ar bērniem un šad tad paklausās arī kādu dziesmu, kas viņiem patīk no kaut kādiem tiem laikiem. Un līdz ar to es arī šo programmu esmu veidojis koncertu programmu esmu veidojis pēc principa, kad es necenšos izbēgt arī no tā Simtās debijas laika, kas patiesībā ir tas, ko no manis arī tie cilvēki, kas nāk uz to koncertu gaida, es to tā pilnīgi tā jūtu. Savukārt tās jaunās dziesmas, kas tiek šeit radītas un arī tiek spēlēts par radio, viņas dod to sajūtu, ka tas tomēr nav galīgākais naftalīns, ja, no ko arī, līdz kam arī es ļoti negribētu nonākt, kad es saku, jā, kas te. Man ļoti patika nesen apmeklētais Depeche Mode koncerts, kur viņi arī ļoti skaisti un sabalansēti iespēlē gan jaunās dziesmas, gan pavisam vecos megahitus, gan bišķi tā kā jaunāks. Tur bija tā programma, bija tiešām tāda, sabalansēta un tas nebija tikai kaut kas ultra jauns un ultra moderns, ja, ar domu tādu, ka ko jūs, tas, kas bijis ir kādreiz, tas viss ir mūsu jaunības laiku kļūda, mēs tagad esam foršāki un spēlējam labākas dziesmas un klausieties tā šīs. Nē, gan arī es, teiksim, tajā savā skatuviskajā dēļdē es cenšos nebēgt no pagātnes, bet arī nekādā ziņā viņā neiestrēgt. Ja? Tas ir tāds veselīgs līdzsvars. 50-50, ja? Pusi jaunie, pusi vecie, un tas ļoti labi strādā. Bet par kaut kādiem konkrētiem datumiem es šobrīd nerunāšu, jo viņu uz to brīdi vienkārši nav, jo, kā jau es teicu, es neesmu tāda tipiskā klubiem domāt muzikālā materiāla izpildītājs. Es tagad gaidu šo te aktīvo kustību, kas sāksies vasaras sākumā ar visiem pilsētas svētkiem saistīts ar visādām estrādu atklāšanām, ar visādām radiostaciju jubilejām. Būs jau tur viss kaut kas tur būs, un es domāju, kad kaut kur mēs tur kaut ko izbrauksim un izspēlēsim.